Ok, šitie krāpnieki ir reāli viltīgi. Tu googlā ieraksti vidēdēs, un pirmā saite, kas tev parādās, ir sponsorētā saite, kas it kā ved uz vidēdēs lapu. Patiesībā tā ir krāpnieku lapa, ja tu to atvērsi, tur parādīsies vienotās pieteikšanās moduls, ja tu tur ievadīsi savus datus, tu patiesībā savus datus aizsūtīsi krāpniekam, krāpnieks ieies tavā kontā, iztīrīs tavu kontu, nu viss vecā schēma. Bet kāpēc Google nebloķē šo reklāmu, jo loģiski tas nav ēdēs? Izrādās tas ir ēdēs. Ja tu atvērsi šo domēnu, uz kura atrodas šī krāpnieku lapa, tad tur būs ēdēs. Ergonomiskā dizaina standarts. Un tādā veidā viņi panāk to, ka Google tiešām uzskata, ka šī ir ēdēs lapa, tikai ne tas ēdēs, ko tu domāji, bet tas, ko viņi šeit ir uzrakstījuši. Un tāpēc, kad reklāma ved uz kaut kādu konkrētu saiti zem šī domēna, kur parādās krāpnieku lapa, Google to nepārbauda, viņi vienkārši domā, ka tā ir tā pati ergonomiskā dizaina standarta lapa un viss kārtībā. Tāpēc atceries, nekad nespied uz reklāmām, bet skaties tālāk pie organiskajiem rezultātiem. Vienmēr pievērs uzmanību domēnam, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.